Čau, Klau, vai tu pats zini, kā jārīkojas, ja tavā pilsētā apkaimē ielido drons un var lamāt ministrus un saimu, bet ir jāprasa atbildība un ir jāprasa arī pašvaldībām strādāt, jo īsnībā pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem un arī pašvaldībām civilās aizsardzības jautājumos ir jāiesaistās krietni vairāk, jo pēc būtības pašvaldībām ir jāzina gan katrs mājas vecākais, gan skolēnu vecāki, gan pašvaldības var arī īsnībā visātrāk nodot to informāciju un viņām tas būtu arī jādara, ja, piemēram, tiek slēgtas skolas un ko tādā situācijā vecākiem darīt. Un VUGD un dažādām ministrijām ir daudz un dažādi plāni, kā iedzīvotājiem rīkoties un kā pašvaldībām rīkoties dažādu krīžu un apdraudējumu gadījumos. Un pašvaldībām būtu tas pienākums nodrošināt, ka vairums visi iedzīvotāji zina, kā rīkoties dažādās situācijās, arī tad, ja pilsētā ielido drons. Tāpēc prasi savai pašvaldībai sociālajos tīklos raksti vēstules, lai vieglā un saprotamā un skaidrā valodā paskaidro, kas ir civilās aizsardzības plānā, kur jau šobrīd ir pieejama lielā mērā visa informācija. Prasi savai pašvaldībai organizēt praktiskas apmācības nodarbības kopā ar VUGD un zemesardzi un dienestiem, lai ik viens iedzīvotājs zinātu savā apkaimē, kā rīkoties katrā no dažādām situācijām. Prasi savai pašvaldībai nopietni pievērsties pie tā, lai ierīkotu publiskās patvērtnes, lai iztīrītu pagrabus. Prasi arī, kur ir jau patvērtnes un kam ir patvērtņu atslēgas. Pieprasa arī savai pašvaldībai, lai atver līdzfinansējumu programmu daudzdzīvokļu mājām, lai cilvēki var ierīkot patvērtnes mājās. To visu jau šobrīd var darīt pašvaldības, un ir daudz labi piemēri, kā Jelgava, arī Rīga un citas pašvaldības, kas jau dara daudz civilās aizsardzības jomā, organizē apmācības cilvēkiem, ir līdzfinansējuma programmas un daudz kas cits, bet ir arī sliktas pašvaldības, kas šim nepievērš pietiekami daudz uzmanības, kā piemēram Ogres novadā, kur civilā aizsardzība vispār ir atstāta tikai dažu aktīvistu un NVO rokās, tāpēc prasa savai pašvaldībai vairāk strādāt, jo bailes un neziņu no apdraudējuma var glābt tikai ar treniņu un zināšanām.